Mani sauc Oskars. Visi man ģimene lasa lauka avīzes izdevumus. Mani vecāki lasa Latvijas avīzi, jo tur vienmēr var izlasīt aktuālos notikumus gan Latvijā, gan ārzemēs. Es gan pats dodu priekšroku internetu portālam la.lv, jo man kā jaunietim tas ir ērtāks informācijas iegūšanas veids. Bet šajā izdevumā mani piesaistīja speciāli izdevums Alus avīzi, jo man pašam ļoti garš valsts. Bet vēl interesantāk par Alus avīzi, man liekas, mājas viesis. Jo, piemēram, šajā izdevumā es varu izlasīt gan interviju ar hokejistu Robertu Kīmo, gan ar manu universitātes pasniedzēju. Tā kā es pats nāku no mazas Latvijas pilsētas Smiltenes, tad man ļoti interesē arī, kas notiek citās Latvijas mazpilsētās. Tieši tāpēc ir šāds izdevums Pazīst Latviju. Un šeit ir arī maziņš rakstīns par manu pilsētu Smilteni. Smiltene – latviskākā pilsēta. Mana mamma lasa praktiskos rokdarbus, un tur izlasītos padomus viņa pielieto arī ikdienā. Un mēs visus šos izdevumus lasīsim arī turpmāk, jo mēs tos ne tikai pērkam, bet arī abonējam.